Nākamā tēma, kuru mēs apskatīsim, ir instrumentu paneļi. Sāksim ar pašu pirmo un pašu galveno visbiežāk izmantojamo instrumentu Selection Tool. Ātrais taustiņš V uz klaviatūras. Ar Selection Tool mēs varam izdalīt objektus, grupas vai maskas. Vai nu noklikšķinot, apvelkot vai apvelkot vairākus objektus. Tāpat šo instrumentu izmanto, lai pārvietotu objektu, lai viņu samazinātu un palielinātu vai grozītu. Un, ja objektam ir enkurpunkti, aiz viņiem mēs varam nopaļot objektu. Nākamais visbiežāk izmantojamais taustiņš ir Direct Selection Tool, ātrais taustiņš A uz klaviatūras. Ar to mēs varam izdalīt objektu un pārvietot atsevišķus punktus vai rokturus. Tāpat ar šo instrumentu mēs varam izdalīt atsevišķus objektus iekšā jau esošā grupā un pārvietot to atsevišķus punktus vai modificēt, izmantojot rokturus. Tāpat mēs varam arī mainīt Clipping Mask. Ja mums ir aizlējums kaut kādam objektam, tad mēs arī viņu varam izdalīt un nopaļot stūrus vai pārvietot konkrētus punktus vai mainīt ģeometriju ar rokturu palīdzību. Nākamais instruments Group Selection Tool darbojas ļoti līdzīgi kā Direct Selection Tool. Viņš ir domāts objektu izdalīšanai grupā, neveicot atgrupēšanu pirms tam. Un šim instrumentam nav pieejama funkcija, kā Direct Selection Tool, mēs vēl varam nopaļot stūrīšus. Šajā gadījumā tas nav iespējams, un ja mēs izdalām vienu objektu, viņš ir izdalīts viens, ja mēs nospiežam vēlreiz, programma izdala papildus citus objektus. Acīm redzot, tā secība ir tāda, kādā mēs to esam grupējuši, veidojot šo te kompozīciju. Ja mēs noklikšķināsim trešo reizi, mums ir izdalīts viss. Tas pats arī sadaļā Clipping Mask. Izdalījām vienu, un tagad ir izdalīti visi. Nu, un kā jūs pamanījāt, šim instrumentam nav ātrā taustiņa. Nākamais instruments Magic Wand Tool. Ātrais taustiņš Y uz klaviatūras. Šis instruments izdala tos objektus un līdzīgus tiem, kurus mēs norādām. Šajā gadījumā objekti ar dzeltenu iekšu un zilu kontūru, tagad izdalu atkal zilos objektus arī ar zilu kontūru. Šīs te opcijas var tikt mainītas lūk šajā augšējā panelī, kad mums ir aktīvs pats instruments. Tad mēs varam noteikt, kādus konkrēti parametrus mēs gribam, lai viņš izdalītu visos objektos. Ejam uz nākamo artboardu. Lasso Tool. Starp citu, lai artboardu attaisītu uz visu ekrānu, mēs viņu izdalām, aktivizējam, ejam uz View un spiežam Fit Artboard in Window. Tagad Lasso Tool. Ātrais taustiņš Q. Atrodas viņš lūk te. Ar Lasso Tool mēs varam izdalīt objektu, aizķerot viņa stūrīti. Piemēram, šajā gadījumā mēs izdalām šos te divus objektus. Viņš var noderēt tad, ja mums vajag kaut kā tā interesanti ieiet iekšā un izdalīt tikai kaut ko konkrētu un citus atkal atstāt neizdalītus. Mēs varam klikšķināt, varam izmantot šo instrumentu. Nākamais apskatāmais instruments ir Pen Tool. Atrodas lūk šeit. Ātrais taustiņš P uz klaviatūras. Darbojas viņš tā. Klikšķinām un mums parādās punktiņi. Ja mēs klikšķinām un pirms atlaižam pelītes kreiso taustiņu pavelkam, mums veidojas līkne. Un savienojot šo te līkni ar sākumu, mēs iegūstam noslēgtu kontūru. Skatāmies tālāk. Ja mēs paņemsim Add Anchor Point, mēs varam pievienot enkurpunktus mūsu nogriežņiem. Ja mēs paņemsim Delete Anchor Point, mēs dzēsīsim tos enkurpunktus, uz kuriem uzklikšķināsim.
Un ja mēs paņemsim Anchor Point Tool, Shift plus C, tad mēs varēsim iedarboties uz katru šo punktiņu atsevišķi. Piemēram, šim punktam es veidoju palīgtaisni un ar viņas palīdzību izloku uz abām pusēm vienādi. Ja es atlaidīšu pelīti un vēlreiz paņemšu šo pašu taisni, tad katra atsevišķā daļa kustēsies atsevišķi no otras. Šīs pašas opcijas jūs redzat šeit augšā. Nākamais instruments – Curvature Tool. Ātrie taustiņi, Shift un zīme apmēram jeb tilde. Darbojas ļoti līdzīgi Pen Tool, tikai šajā gadījumā mēs klikšķinām un mums uzreiz tiek veidota kontūra ar nopaļotām malām. Ja jūs zīmējat kādu objektu un viņš tiek aizliets ar krāsu, tas ir tāpēc, ka šajā vietā mums ir aizlējums parādīts kā krāsa. Ja mēs noklikšķināsim uz aizlējuma kvadrātiņa un nospiedīsim šo te pārsvītroto četrastūri, tad mēs iegūsim bezkrāsainu objekta centru. Nākamais instruments – Type Tool. T burtiņš uz klaviatūras. Klikšķinām, izvēlamies burtu izmēru un rakstām tekstu. Ja mēs noklikšķināsim un pavilksim, tad atlaidīsim pelīti, mēs iegūsim teksta logu, kurā mēs varam likt savu tekstu iekšā. Šajā gadījumā es varu iekopēt jau esošu tekstu. Nu un kā jebkurā programmā, piemēram Wordā, izdalot tekstu mēs varam mainīt gan fontu, gan fonta stilu, gan novietojumu centrā pa labi pa kreisi, izmēru, krāsu, izvietojumu attiecībā pret lapas malām un tā tālāk. Un tagad nedaudz ieskatīsimies Type Tool variācijās. Tātad, ja mēs paņemsim pirmo Area Type Tool, tad šim instrumentam ir vajadzīgs kaut kāds laukums, kurā būt iezīmētam. Tāpēc es paņemu, piemēram, spalvu un veikli izveidoju kaut kādu kontūru. Gatavs. Tagad ņemu Area Type Tool, klikšķinu uz šīs te kontūras un man šajā te kontūrā parādās teksts. Un atkarībā no tā, cik es lielu to tekstu esmu uztaisījis, viņš vairāk vai mazāk piekļausies kontūras maliņām. Jo viņš būs mazāks, jo, protams, viņš smukāk atbildīs pašai kontūrai. Nākamais. Type on a Path Tool. Ja es norādīšu kontūru, es rakstīšu savu tekstu pa kontūras perimetru. Nākamais. Vertical Type Tool. Te kontūra nav vajadzīga. Mēs liekam kursoru jebkurā vietā un sākam rakstīt tekstu vertikāli. Vertical Area Type Tool. Te mums atkal kontūra ir vajadzīga. Mēs norādām kontūru un viņā iekšā veidojam vertikālu tekstu. Arī atkarībā no tā, kāds mums ir teksta izmērs, viņš vairāk vai mazāk piekļausies kontūrai. Pirmspēdējais Vertical Type on a Path Tool. Atkal norādām kontūru un rakstām jau pa kontūru. Burtiņi skrien esot uz līnijas. Nu un pats pēdējais instruments ir Touch Type Tool. Kā viņš strādā? Mēs paņemam jau gatavu vārdu un mēs varam, teiksim, šito I burtiņu pagriezt tā, kā mums vajag, novietot kaut kur citur, palielināt, samazināt, un tā mēs varam spēlēties ar katru burtu. Jā, tātad varam taisīt kaut kādu savu dizainu. Nākamais instruments ir saistīts ar līnijām. Tos mēs izmantojam retāk, tāpēc ātri izskriesim cauri, lai saprastu to, kas nozīmē. Line Segment Tool, ātrais taustiņš ir backslash, jeb slīpās iekaviņas pa kreisi no Enter. Liekam punktu, velkam. Mums parādās līnija. Liekam punktu, velkam. Ja mēs liekam punktu un atlaižam pelīti, mums parādās iespēja noteikt garumu un leņķi. Jā, virzienu, uz kurieni tā līnija ies.
Pārējiem instrumentiem šajā sadaļā vispār nav ātro taustiņu, tāpēc, ka viņi netiek pārāk bieži izmantoti. Arc tool. Veidojam arku, lieku punktu un velku. Visiem šiem instrumentiem pievērsiet uzmanību, kā darbojas bultiņas uz klaviatūras. Ja mēs spiedīsim bultiņu uz augšu vai uz leju, mainīsies izliekuma rādijus. To mēs varam darīt, kamēr mēs neesam atlaiduši peles kreiso taustiņu. Nākamais – spirāle. Spirāli mēs uzzīmējam, mainām viņas izmēru un ar bultiņu uz augšu uz leju mēs samazinām spirāles segmentu skaitu vai palielinām. Nākamais – rectangular grid tool. Iezīmējam sietu. Un šeit mums jau darbojas visas bultiņas. Uz augšu bultiņa palielina horizontālo dalījumu skaitu, uz leju samazina, pa kreisi samazina vertikālo dalījumu skaitu un pa labi palielina. Ar kreiso peles taustiņu mēs mainām izmēru. Un pēdējais ir polar grid tool, jeb polārais siets. Arī uz augšu spiežot bultiņus mēs palielinām sieta riņķu skaitu, uz leju samazinām, pa kreisi samazinām segmentu skaitu, pa labi palielinām to. Nākamais svarīgais un bieži izmantojamais instruments ir rectangle tool. Atrodas lūk šeit ātrais taustiņš M, ellipse tool, ātrais taustiņš L. Ejam cauri. Rectangle tool veido taisnstūrus, vertikālus vai horizontālus. Ja mēs turam nospiestu shift, mēs veidojam precīzu kvadrātu. Tāpat varam mainīt leņķi katram no šiem objektiem. Rounded rectangle tool ir principā tas pats, tikai viņam uzreiz tiek veidoti rādiusi stūros ar noteiktu diametru, kuru mēs, protams, ka varam mainīt. Tagad ķeramies pie ellipse tool, ātrais taustiņš L, principā tieši tas pats, kas ar rectangle. Varam veidot horizontālu vai vertikālu elipsi. Ja turam nospiestu shift, mēs veidojam precīzu apli. Lai izmainītu šo te krāsu, mēs klikšķinām divas reizes uz krāsas kvadrātiņu un izvēlamies mums vajadzīgu krāsu lūk šeit. Nākamais – polygon tool. Tas ir interesants un noderīgs instruments. Mēs veidojam sešstūri, dažādu izmēru. Ja turēsim nospiestu shift, tad mēs veidosim ar bāzi paralēli zemei, un vēl kas ir jāņem vērā. Ja mēs izmantosim bultiņu uz leju, mēs samazināsim virsotņu skaitu. Ja spiedīsim bultiņu uz augšu, mēs palielināsim virsotņu skaitu. Nākamais instruments start tool. Zvaigzne. Mēs veidojam jebkādu izmēra zvaigzni. Ja mēs spiedīsim bultiņu uz leju, mēs samazināsim virsotņu skaitu. Ja spiedīsim uz augšu, palielināsim to. Ja nospiedīsim Ctrl, mēs palielināsim staru garumu uz vienu vai uz otru pusi. Un, protams, ka krāsu mēs mainām lūk šeit, uz kādu paši gribam. Un kontūras krāsu lūk šeit. Un pēdējais ir flare tool, jeb atspīdums. Viņam mēs varam veikt visādus uzstādījumus, cik spēcīgam tam jābūt, cik lielam, cik tālu, un izmantot kaut kādā jau gatavā darbā, kur mums vajag radīt šito te iespaidu, ka tas ir fotogrāfija, ka mums ir atspīdums no lēcas vai no saules, un šajā instrumentā jau ir maskas slāņi iekļauti. Nākamais instruments, kuru mēs apskatīsim, ir paintbrush tool, ātrais taustiņš B. Ar šo instrumentu mēs varam veidot līknes, un ilustrators šīs līknes nedaudz izlīdzina. Kā jūs redzat, viņa paliek gludāka, neskatoties uz to, ka kamēr es velku, līnija tomēr ir raustīta. Vēl ņemam vērā, ka ja mēs nospiedīsim shift taustiņu un vilksim, mums būs precīzi 45 grādos novilkta līnija horizontāla vai vertikāla. Tāpat, ja mēs turēsim nospiestu Alt pēc tam, kad esam uzsākuši līnijas vilkšanu, tad palaižot pelītes kreiso taustiņu, viņa tiks savienota ar sākumu. Nu un ar kvadrātainajām iekaviņām mēs palielinām vai samazinām otiņas izmēru.
Šīs te formas mēs varam palielināt, samazināt, rotēt, tieši tāpat kā jebkuru objektu, vai paņemot Direct Selection Tool, mēs varam veikt citas darbības. Ar enkur punktiem, ar katru punktu atsevišķi, dzēst punktus, ja mums vajag, un mainīt formu. Otrs instruments šajā sadaļā ir Blob Brush Tool, ātrais taustiņš Shift B. Ar viņu mēs varam uzvilkt kaut kādu formu. Protams, ka šī forma arī paliek gludāka, tā kā mēs to jau tikko redzējām. Bet tagad tā ir figūra vai laukums. Jebkuram objektam ir kontūra, un ja mēs paņemsim šo te instrumentu un ar viņu vēl aizkrāsosim kaut kādu vietiņu, tad mēs redzēsim, ka tas viss tagad ir viena kontūra. Viņa tiek apvienota vienā kontūrā. Un to kontūru mēs, protams, ka varam arī izmantot, apstrādāt katru stūrīti, katru punktiņu, tā kā jau esam pie tā pieraduši. Nākamā interesantā instrumentu grupa ir Shaper Tool, ātrie taustiņi Shift N. Šie instrumenti tiek izmantoti, lai uzvilktu ģeometriskās formas ar brīvu roku. Tātad mēs varam uzvilkt kvadrātu, apli, trīsstūri, līkni, tādu vai horizontālu vai slīpu un sešstūri. Nākamais instruments Pencil Tool, ātrais taustiņš N, darbojas ļoti līdzīgi Paintbrush Tool, tiek nedaudz izlīdzināta līnija, padarīta gludāka, un tā mēs varam vilkt jebkādu formu. Ja mēs pietuvojamies pie sākuma punkta, tad tiek veidota noslēgta forma. Nākamais instruments ir Smooth Tool, padara gludāku jebkuru līkni, kurai pāri mēs braucam ar šo instrumentu. Tātad jūs redzat, ka ne tikai līkne paliek gludāka, bet arī mazinās enkuru punktu skaits. Nākamais Path Eraser Tool. Nodzēš kaut kādus segmentus. Tātad, ja mēs braucam pāri šai te līknes daļai, mēs nodzēšam viņas segmentus. Nākamais instruments ir Join Tool, bet to mēs varam izmantot tad, ja mums ir izdalītas divas līknes un mēs vēlamies viņas savienot. Izvēlamies šo instrumentu un novelkam no vienas līknes līniju uz otru līkni. Un tagad tā ir viena līkne. Ja mēs viņu izdalīsim un izmantosim instrumentu Smooth Tool, tad mēs panāksim to, ka savienojuma vieta paliek ar vien gludāka un līdzenāka. Tālāk mēs parunāsim par dzēšanas instrumentiem, un kā pirmo mēs apskatīsim Eraser Tool, ātrie taustiņi Shift E. Ar viņu mēs varam dzēst jebkuru objekta daļu, un atceramies, ka ar kvadrātainajām iekaviņām mēs varam palielināt vai samazināt mūsu dzēšamību. Paņemot Selection Tool, mēs varam pārvietot katru objekta daļu atsevišķi. Nākamais instruments Scissors Tool, ātrais taustiņš C uz klaviatūras. Ar šo instrumentu mēs atzīmējam vienu punktiņu un otru punktiņu, un starp viņiem mums ir taisna līnija, pa kuru mēs griežam. Tāpat scissors, jeb šķēres, mēs varam izmantot, lai grieztu līkni, jebkurā izvēlētā vietā, piemēram, luktē un luktē. Un ar Selection Tool mēs varam atdalīt vienu daļu no otras. Ja mēs runājam par ģeometriskajām formām, šķēru izmantošana var būt problemātiska tajās vietās, kur sākas un beidzas šī objekta perimetrs. Te mums met ārā brīdinājumu. Ja mēs griezīsim no šīs puses uz šo pusi, tad viņš tiks pārgriezts, bet aizpildījums paliks tikai tajā daļā, kur mums ir vesels stūris. Šajā gadījumā mums ir divas atsevišķas līnijas. Un pēdējais instruments ir Knife Tool, jeb nazis. Šim instrumentam nav ātrā taustiņa. Tāpat ar nazi mēs varam nemērķēt konkrētā vietā, vienkārši droši novilkt līniju pāri mūsu objektam un ar Selection Tool atdalīt šīs divas daļas. Un tagad parunāsim par instrumentiem, ar kuru palīdzību mēs varam rotēt, deformēt, mainīt formu. Tātad pirmais instruments ir Rotate Tool, ātrais taustiņš R. Ar viņa palīdzību mēs
klikšķinot jebkurā vietā, varam griezt objektu ap centru. Centrs šajā gadījumā ir te. Ja mēs novietosim centru lūk šeit vienkārši ar klikšķi, mēs varam griezt ap šo centru. Tāpat, ja mēs griežot turēsim nospiestu Shift, mēs griezīsim ar soli 45 grādi. Ja mēs nospiežam Alt un tad noklikšķinām, mums atveras lodziņš, kurā mēs varam izveidot kopiju, pirms tam nomainot leņķi. Piemēram, uztaisām šādu un nospiežam kopiju. Un mums parādās vēl viens objekts, kas ir pagriezts noteiktā leņķī. Nākamais taustiņš Reflect Tool, ātrais taustiņš O. Ar viņu mēs varam taisīt spoguli jeb atspīdumu. Citiem vārdiem sakot, ja šeit mums ir centrs, noklikšķinot, mēs to centru varam pārvietot, noklikšķinot vēlreiz, mēs varam objektu pagriezt spoguļu skatā. Pārvietot centru uz citu vietu, atkal pagriezt. Ir diezgan pagrūti saprast, uz kuru pusi viņš pagriezīsies. Es pieņemu, ka tas ir laika jautājums. Tāpat mēs varam turēt nospiestu Shift taustiņu un griezt viņu ap savu asi par 45 grādi. Nākamais instruments, par kuru parunāsim, ir Scale Tool, ātrais taustiņš S. Mēs ar Scale palīdzību varam stiept objektu uz augšu, pa kreisi, palielināt proporcionāli. Ja mēs nospiedīsim Shift, tad mēs palielināsim viņu tikai pa Y-asi vai pa X-asi, vai, ja vilksim 45 grādu leņķī, tad pa abām asīm. Un tāpat, ja mēs nospiedīsim Alt un noklikšķināsim, tad mēs varam veidot kopijas. Un šajā gadījumā viņš mums ir procentuāli mazāks palicis. Un ir izveidota kopija. Share Tool. Tātad mums ir kvadrāts, mēs ņemam šo instrumentu un mēs viņu varam deformēt atbilstoši centram. Ja mēs to centru pārvietosim, piemēram, uz šo te punktiņu, tad mēs viņu deformējam, bet tas punkts paliek uz vietas. Atkal Alt un kreisais peles taustiņš. Mēs varam mainīt leņķi, varam veidot kopiju. Un pēdējais instruments Reshape Tool. Arī bez ātrā taustiņa ar šo instrumentu mēs varam mainīt līknes formu, ņemot jebkuras vietas un velkot. Katra šī tāda formas maiņa mums dod papildu punktu, un visi pārējie punkti tiek ietekmēti pateicoties mūsu šai darbībai. Ja mēs nospiežam Alt, tad mēs velkam punktiņu, ja mēs vienkārši noklikšķinām, tad mēs pievienojam vēl vienu punktiņu. Nākamais instruments, par kuru mēs runāsim, ir Width Tool. Ātrā kombinācija Shift plus S. Ko dara šis instruments? Sākumā mums ir jāizdala līnija, un tad ar šo instrumentu mēs varam mainīt viņas platumu konkrētā vietā. Te mēs platumu varam palielināt vai samazināt. Tāpat šos te izveidotos punktiņus mēs varam pārvietot tādā veidā, mainot platākā punkta atrašanās vietu. Nākamais instruments Wrap Tool. Ātrais taustiņš Shift R. Ar šo instrumentu mēs varam deformēt mūsu objektu, šai gadījumā kvadrātu. Jūs varbūt esat pamanījuši, ka ar kvadrātainajām iekviņām mēs nevaram palielināt vai samazināt šo te diametru, bet to mēs varam izdarīt ar taustiņu Alt uz klaviatūras. Mēs palielinām, un jūs redzat, ka mēs varam stiept horizontāli, vertikāli, vai, ja turam nospiestu Shift, tad precīzu apli veidojam. Nākamais instruments Twirl Tool. Izdalām objektu, un ar šo instrumentu mēs savērpjam spirālē kādu mūsu objekta daļu. Stūri vai centru nav nozīmes. Nākamais instruments Pucker Tool. Viņam tāpat kā Twirl instrumentam nav ātrās kombinācijas, un paredzēts viņš ir, lai deformētu objektu. Tad šajā gadījumā jūs redzat, ka
viņš ievelk uz iekšu kaut kādus punktus vai daļas, un mēs varam veidot diezgan interesantas formas, kuras principā pirms tam paredzēt arī nevaram. Nākamais instruments Bloat Tool. Tas ir pretējs instruments iepriekšējam, un viņš deformē formu uz ārpusi no iekšas. Ejam tālāk. Scallop Tool. Lai strādātu ar viņu, es uztaisīšu nedaudz lielāku otiņu, lai ietvertu šo te kvadrātu. Un pamēģināsim viņu savilkt uz iekšpusi, atstājot punktiņus ārpusē. Tādā veidā mēs veidojam interesantu formu. Nākamais Crystallize Tool. Ar katru klikšķi mēs uztaisām divreiz vairāk punktiņu uz perimetra. Tādā veidā izveidojam tādu kā pleķi ar asām maliņām. Un pēdējais instruments šajā sadaļā ir Wrinkle Tool. Samazināšu nedaudz otiņu. Ar viņu mēs veidojam deformētas maliņas. Jo vairāk spiežam, jo vairāk punktiņu parādās uz šīs maliņas, un jo deformētāka viņa ir. Nākamais instruments ir Free Transform Tool. Lūk šis. Šī tabuliņa ar 3 instrumentiem parādās tad, kad mums ir aktīvs kāds instruments. Šajā gadījumā izdalām kvadrātu un paskatīsimies, kā viņš strādā. Principā viņš strādā ļoti līdzīgi tam, kā strādā Selection Tool. Tātad mēs varam palielināt, samazināt, scale taisīt, varam turēt nospiestu Shift un palielināt lūk šādi, varam nospiest Alt un transformēt attiecībā pret centru, vai ar nospiestu Shift attiecībā pret centru proporcionāli. Vienīgā starpība ir, ja mēs turēsim nospiestu Ctrl, mēs varam iedarboties uz katru stūrīti atsevišķi. Nākamais Perspective Distort. Veidojam perspektīvu. Tātad ņemam stūrīti un pretējais stūrītis nāk mums pakaļ. Vilksim uz šo pusi, nāks kreisais stūrītis. Un pēdējais Free Distort. Katru stūri es varu staipīt atsevišķi. Ja turēšu nospiestu Shift, tad es viņu vilkšu pa asīm, tāpat, piemēram, šo stūri, un varu uztaisīt sienu perspektīvā. Ātrais taustiņš E uz klaviatūras. Ļoti interesants ir lūk šis nākamais instruments – Puppet Wrap Tool. Nekāda ātrā taustiņa, viņš darbojas pēc principa, kā darbojas lelles, kuras kustina ar virvītēm. Izdalām objektu, paņemam šo instrumentu un mums ir punktiņi, aiz kuriem mēs varam pārvietot šos te punktus. Tas darbojas gan ar līknēm, gan, piemēram, ar objektiem. Mēs varam izdalīt šo te iepriekšējo objektu un lūk viņam parādās punktiņi, aiz kuriem mēs viņu varam transformēt. Tieši tas pats ir ar vārdiem. Mēs varam pārvietot vārdus, mēs varam viņus mainīt vietām, mēs varam pārvietot katru burtu atsevišķi. Vai vienā vārdā veikt kaut kādas deformācijas un izmaiņas. Perspective Grid Tool. Ātrais taustiņš Shift P. Kad mēs viņu paņemam, mums parādās lūk šitāds te perspektīvais režģis. Šo te režģi mēs varam pārvietot. Principā visi šie te punkti ir pārvietojumi. Mēs varam mainīt šos te leņķus, tā kā mums vajaga. Mēs varam mainīt augstumu uz augšu uz leju, mēs varam samazināt vai palielināt tīkla rūtiņu skaitu un pacelt perspektīvu virs horizonta līnijas vai nolaist zem. Kā mēs to varam izmantot? Ņemam, piemēram, taisnstūri, Rectangle Tool, un tā pusīte, kura šajā lodziņā ir aktīva, uz tās mēs arī zīmēsim parežģi. Tādā veidā mēs varam uzvilkt, piemēram, plakni perspektīvai, noteikt šīs te plaknes krāsu, un, ja mēs nomainīsim uz citu pusīti, tad mēs varam, teiksim, jau pa šo plakni strādāt. Un atkal atgriežamies, piemēram, uz šo, atkal uztaisu tumšāku krāsu un iezīmēšu lodziņu. Lai izietu no šīs te sistēmas, mēs nospiežam vēlreiz uz Perspective Grid Tool
un noklikšķinām uz šo te krustiņu. Un mums paliek tikai mūsu izveidotais objekts. Savukārt nākamais instruments ir Perspective Selection Tool, ātrais taustiņš Shift V. Ar viņu mēs objektu varam pārvietot perspektīvē, ja turam nospiestu Shift taustiņu, vai ja neturam viņu nospiestu, tad mēs viņu varam pārvietot visos virzienos. Tāpat mēs varam pārslēgties starp šīm te plaknēm ar ātrajiem taustiņiem 1, 2, 3. Ja mēs kustinot šo te plakni nospiedīsim taustiņu 1, viņš automātiski aizies uz šo plakni. Lūk šādi. Un ja mēs nospiedīsim taustiņu 2, tad viņš pāries uz horizontālo plakni, tātad uz augšu vai uz apakšu. Un mēs viņu varam pieskaņot, piemēram, kā šīs mājiņas jumtu. Perspektīva tiks saglabāta. Varam novietot to otrajā plānā, un tad mums būs tāds stūra efekts. Tagad parunāsim par Mesh Tool. Atrodas instruments lūk šeit, ātrais taustiņš U, nekādu papildu instrumentu te nav. Ko viņš dara? Ja mēs klikšķinām uz mūsu objektu, mums rodas režģis, sastāvošs no 2 līnijām. Krāsu mēs te redzam to, kura mums ir mūsu krāsu paletē. Mēs varam viņu nomainīt, un tad šajā vietā krāsa būs attiecīgi tā, kuru mēs izvēlējāmies. Klikšķinām vēlreiz, mums parādās vēl viens punkts. Mēs varam nomainīt šajā punktā krāsas pleķi, un varam izdalīt, teiksim, citu punktu, un šeit pievienot vēl, teiksim, kādu citu krāsu. Tas ir tīri, cik mums vajag tā režģa daļu, tik mēs arī veidojam viņas. Vajag vēl, klikšķinām šeit, un varam mainīt šito punktiņu, piemēram, pret baltu krāsu. Tas arī ir viss. Nākamais instruments ir Gradient Tool. Gradients, ātrais taustiņš G, un arī nekādu papildu instrumentu te nav. Ņemam izdalītu objektu, mēs ņemam šo instrumentu, velkam tam pāri, un mums ir krāsa no vienas uz otru. Ja mēs gribam nomainīt krāsu, klikšķis dubult uz vienu no šiem punktiņiem un izvēlamies, piemēram, paletē citu krāsu. Dubult klikšķis te un izvēlamies no paletes citu krāsas toni. Šo te centrālo marķieri mēs varam pārvietot uz vienu vai uz otru pusi, tādā veidā ļaujot kaut kurai krāsai dominēt. Tāpat mēs varam pārvietot gala marķieri uz iekšu, tātad vairāk zilās vai sarkanās. Un, protams, nosakām virzienu, kā mums pašiem patīk. Eyedropper Tool, jeb pipetīte, ātrais taustiņš I. Darbojas ļoti elementāri. Mēs izvēlamies kaut kādu objektu, aktivizējam viņu, paņemam Eyedropper Tool un uz šo objektu pārnesam īpašības, piemēram, no šī objekta. Vai no šī objekta, kā mums patīk. Tātad viņam ir tas pats aizpildījums, tā pati kontūra. Ja mēs turēsim nospiestu Shift, tad mēs pārkopēsim vai tikai aizpildījumu, vai tikai kontūras krāsu. Tieši tas pats ar tekstu. Izdalu šo tekstu, paņemu Eyedropper un pārkopēju šī teksta īpašības. Vai tikai aizpildījuma īpašības. Un, protams, ka ja mums nekas nav izdalīts, tad ar šo instrumentu mēs vienkārši paņemam konkrēto krāsu no jebkura paraudziņa. Tātad šai gadījumā mēs paņēmām zilo krāsu no kontūras, šai gadījumā smilšu krāsu no aizpildījuma. Tādā veidā mēs klikšķinām uz jebkuru vietu visā ekrānā. Nākamais instruments ir Measure Tool. Tas ir lineāls. Ar viņu mēs varam novilkt līniju un nomērīt, piemēram, šī te kvadrāta garumu. Un tas, ko mēs redzam tabuliņā, kura ir parādījusies, ir objekta atrašanās vieta pa X un pa Y asi. Tad ir distance, kopējā distance neatkarīgi no tā, kādā viņš leņķi ir, vienkārši garums. Tad ir platums pa X asi un augstums pa vertikālo līniju. Un apakšā ir leņķis. Ja mēs turam nospiestu Shift, tad mēs veidojam taisnu līniju horizontālu, 45 grādu leņķī vai vertikālu. Nākamais instruments ir Blend Tool, ātrais taustiņš W.
Ja mums ir izdalīti viens vai vairāki objekti, tad mēs viņus varam savienot kopā izmantojot šo te instrumentu. Lūk, ir šitāda pārēja. Tad, kad viņi ir apvienoti, tā ir grupa. Ja mēs tādu kustināsim, tad mēs viņu pārvietosim, bet ja mēs paņemsim Direct Selection Tool un izdalīsim šo kvadrātu, tad mēs viņu varam pārvietot atsevišķi no riņķa. Tagad apskatīsim vienu interesantu, bet ļoti reti izmantojumu instrumentu. Symbol Sprayer Tool. Vienīgais ātrais taustiņš uz pirmo instrumentu ir Shift S. Kā viņš darbojas? Ja mēs klikšķinām, mums saka, ka vajag izvēlēties simbolu. Simbolus mēs meklējam sadaļā Windows, Symbols. Un lūk, tie ir tie simboli, kuri mums ir pēc noklusējuma. Strādā viņi lūk šitā. Es zīmēju, un man rodas tādi aplīši, kā ir šeit parādīti. Un tāpat es varu paņemt jebkādu citu simbolu un ielikt iekšā. Jūs redzat, ka simboli savā starpā ir saistīti, jā? Viņi bīda viens otru. Ko tālāk? Ar pārējiem instrumentiem mēs varam modificēt šos simbolus. Ja mēs paņemsim Symbol Shifter Tool, tad mēs pārvietosim šos te simbolus mums vēlamajā virzienā. Ietekmējam mēs tos simbolus, kuri mums ir atzīmēti lūk šeit. Ja es pārslēgšos uz aplīšiem, tad jūs redzat, ka kustās aplīši vairāk nekā citi objekti. Ja mēs nospiedīsim Symbol Scruncher Tool, tad šis instruments savelk uz sevi simbolus tuvākos ātrāk, tālākos lēnāk. Ja mēs nospiedīsim taustiņu Alt, mēs viņus bīdīsim prom. Viņi tā kā mūk prom no šī te centra. Symbol Sizer Tool. Mainām izmēru. Noklikšķinājām, palielinājām izmēru. Ja es noklikšķinu un velku, viņš palielina izmēru vairākiem objektiem. Ja es gribu palielināt izmēru šiem, es pārslēdzos uz lūk šo daļu un lūk palielinu. Atkal, ja mēs nospiežam Alt, tad mēs samazinām šos te izmērus. Ja mēs pārslēdzamies uz citu, tad lūk ar nospiestu Alt mēs samazinām arī izmērus šiem te aplīšiem. Nākamais Symbol Spinner Tool. Griešana. Aplīšus mēs īpaši neredzam, kā viņi griežas tikai pēc viņu ēnojuma, bet ja mēs paņemsim kādu citu objektu, tad mēs redzēsim, jā, ka viņi pagriežas ap savu asi, puķītes tāpat. Symbol Strainer Tool. Ar viņu mēs mainām tonalitāti. Un tā tonalitāte atšķiras attiecībā pret mūsu izvēlēto krāsu. Šeit viņa ir tumšāka. Liksim balto, viņa paliks gaišāka. Nākamais Symbol Screener Tool. Tas padara objektu caurspīdīgu. Noklikšķinām vienu reizi, viņš ir nedaudz caurspīdīgs, jo vairāk mēs klikšķināsim, jo caurspīdīgāks viņš paliks. Viņš nepazūd, bet viņš paliek caurspīdīgāks. Tāpat kā lūk šie aplīši. Nedaudz un šī puse vairāk. Klikšķinām šitā, redzam. Ja mēs nospiedīsim Alt, tad ir pretējais efekts. Viņš paliks arvien izteiksmīgāks, līdz atjaunos savu iepriekšējo izskatu. Un pēdējais Symbol Styler Tool. Piedēvēt stilu. Šai gadījumā jūs redzat, ka veidojas lūk šitāds te aizpildījums. Kur mēs atrodam šitos stilus, mēs meklējam viņus sadaļā Window, Graphic Styles. Tie ir tie stili, kuri mums te ir pēc noklusējuma. Viņu nav pārāk daudz, bet ar viņu palīdzību mēs varam piedēvēt mūsu objektam šo te stilu. Un jūs redzat, ka tie objekti, kuri ir caurspīdīgi, viņi ir nedaudz aizpildīti ar šo stilu. Ja mēs spiežam vairāk, viņi paliek vairāk aizpildīti, bet viņu caurspīdīgums nemainās. Ja mēs nospiedīsim Alt, tad viņš atgriezīsies uz savu iepriekšējo izskatu. Šitais mainās uz vienu vai uz otru pusi. Un tāpat, protams, ja mēs izvēlēsimies lūk šo te kontūru un paņemsim citu stilu, tad mēs atkal aizpildīsim šo ar attiecīgo stilu. Un, protams, ka tie objekti, kuriem bija piedēvēt caurspīdīgums, paliek tādi paši caurspīdīgi. Tas, principā, ir arī viss, kā darbojas Symbol Sprayer Tool instruments. Jūs redzat, ka iespēju izmantot viņu ir daudz. Cik mēs radoši pie tā pieejam, tas ir atkarīgs no mums.
Nākamais instruments ir Column Graph Tool, ātrais taustiņš J uz klaviatūras. Šis instruments veido grafikus, kolonnas, visu, kas ir saistīts ar daļām, proporcijām, attiecībām vienu pret otru. Tātad, ja mēs ņemam pirmo, zīmējam taisnstūri un varam šeit ievadīt kaut kādas vērtības. Mēs redzam, ka pirmais ir vertikālais. Tātad mēs horizontālā līnijā vadām kaut kādus datus ciparu veidā 10, 20, 30, 15, 40 un spiežam krustiņu vai enter. Un mēs redzam, ka mums veidojas lūk šitāds te grafiks, atbilstoši tām prasībām, kuras mēs sev izvirzām. Nākamais šajā sarakstā ir Stacked Column Graph Tool. Princips tieši tas pats. Es savadu dažādus skaitļus, bet mēs varam vairākās rindiņās viņus vadīt. Un spiežam OK. Un mēs redzam, ka mūsu kolonna veidojas no slāņiem, tā kā pīrāgs veidojas. Tikai šajā gadījumā viss tas, ko es ievadīju pirmajā rindiņā, man ir pirmajā kolonnā. Nākamais Bar Graph Tool. Šeit pievērsiet uzmanību tam, ka te ir horizontālas kolonnas. Tas nozīmē, ka mums ir jāvada stabiņā 10, 25, 18, 11, enter. Un mēs redzam mūsu datus. 10, 23. Nākamais Stacked Bar Graph Tool. Atkal kolonnās. Tātad mēs atkārtojam tieši to pašu, kas bija pirmajās divās, tikai šajā gadījumā ne rindiņā, bet kolonnā. Un ja mēs pievienosim šeit otru kolonnu, tad mēs ieraudzīsim to efektu, ja, kad mums vienā kolonnā ir vairāki mērījumi. Nākamais Line Graph Tool. Tātad šeit mēs veidojam līkni, tā kā grafiku valūtas svārstībās. Lūk šādi. Ja mēs pievienosim vēl kaut kādu skaitli, tad mums parādīsies punkti ārpus mūsu laukuma, ārpus mūsu līknes izveidotās. Nākamais Area Graph Tool. Šeit es atkal kolonnā rakstu dažādas skaitļu vērtības, un mēs redzam, kas mums parādās. Mums ir celiņš kalnā vai lejā, un apakša ir aizpildīta. Nu, tātad vienkārši grafiskais attēlojums cits. Scatter Graph Tool. Pie Graph Tool. Tātad tas ir klasiskais pīrāgs, kurā mēs varam procentuāli sadalīt, cik atrodas katrā pīrāga daļā. Un pēdējais mums ir Radar Graph Tool. Šajā gadījumā mēs atzīmējam vērtības no centra uz āru. Šeit ir 0 un augstākā mūsu vērtība parādās te. Otrajā rindiņā mēs atkal varam dot citas vērtības. Un no tā ir atkarīgs, cik mums vēl atzaru no centra būs. Tādā veidā mēs varam veidot kaut kādu grafiku, kas mums ir vajadzīgs. Varbūt es esmu par daudz datu devis, un tas ir diezgan nesaprotami. Mēs to varam mainīt. Nākamais instruments ir Artboard Tool. Atrodas tas lūk šeit, un ātrais taustiņš ir Shift-O. Lai parādītu, kā viņš darbojas, es iziešu ārā no artboarda, un paņemot šo instrumentu, mēs varam veidot jaunus artboardus, varam tos pārvietot un kopēt. Tāpat mēs varam noteikt konkrētā artboarda atrašanās vietu laukumā, pa X un pa Y kasi, kā arī viņa garumu un platumu, piemēram 100 x 100 mm. Nākamais instruments Slice Tool, ātrais taustiņš Shift-K. Ar viņu mēs izgriežam taisnstūri no mūsu darbiņa
Šajā gadījumā viss artboards ir sadalīts dažādos reģionos, kurus mēs varam eksportēt atsevišķi. Kā mēs to darām? File, Export un, piemēram, Save for Web. Un tagad mēs klikšķinot uz katru no šīm artboarda daļām varam to eksportēt mums vēlamajā veidā. Piemēram, GIF, kā jūs redzat, ir bez fona, JPG ir ar baltu fonu. Ja? Tad izvēlamies tādu, kā mums vajag, un Save. Otrais šī rīka apakšrīks ir Slice Selection Tool. Ar viņu mēs varam pārvietot mūsu pirmā izdalījuma kontūras, tātad modificēt viņas nedaudz. Vai arī pārvietot šo te izdalīto taisnstūri uz jebkuru citu attēla vietu. Beidzot mēs esam tikuši pie pēdējiem instrumentiem. Hand Tool, ātrais taustiņš H uz klaviatūras. Ar to mēs pārvietojam mūsu artboardus pa ekrānu. Mums ir rociņa, ar kuru mēs varam pārvietot. Šo instrumentu mēs nekad neizmantosim. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja mums ir jebkurš cits instruments aktīvs no šīs te tabulas, nospiežot Space taustiņu uz klaviatūras, mums parādās rociņa, ar kuru mēs varam pārvietot mūsu darbu, un atlaižot rociņu, mums atkal aktivizējas pēdējais izmantotais instruments. Otrakārt, ja mēs nospiedīsim ritentiņu uz pelītes, mums parādās dūrīte, ar kuras palīdzību mēs arī varam pārvietot mūsu artboardus pa ekrānu. Otrais instruments – Rotate View Tool. Ar tā palīdzību mēs varam griezt mūsu artboardus ap savu asi. Mēs griezīsim attiecībā pret ekrāna centru, pret to vietu, kur mums tajā brīdī būs ekrāna centrs. Ja mēs turēsim nospiestu Shift taustiņu, mēs griezīsim pa 15 grādi. Tas mums dod iespēju vienmēr droši atgriezties uz nulles pozīciju. Nākamais – Print Tiling Tool. Ņemot šo te instrumentu, mums parādās mūsu printējamais laukums, kuru mēs varam novietot jebkurā vietā. Smalkāk mēs šo instrumentu varam apskatīt, ja mēs atvērsim printēšanas logu, Ctrl+P, bet pagaidām tajā neiedziļināsimies. Un pats pēdējais instruments ir Zoom Tool. Ar to mēs varam pievilkt klāt jebkuru mūsu darba daļu. Ja mēs nospiedīsim Alt, mums parādīsies mīnusiņš, un tādā veidā mēs attālināmies. Ja mēs nospiedīsim Ctrl un ritināsim peles ritentiņu, mums pārvietosies mūsu artboardi pa labi un pa kreisi. Ja mēs turēsim nospiestu Alt, mums pārvietosies uz leju vai uz augšu. Un atkal, šis ir instruments, kuru mēs praktiski nekad neizmantosim, jo pie jebkura aktīva instrumenta, izmantojot peles ritentiņu, mēs varam pārvietoties tuvāk tālāk, pie tam atkarībā no tā, kur ir mūsu pelīte, attiecīgā vieta paliek tuvāka mums vai tālāk no mums aiziet. Ja jums šitā darbība nestrādā, jūs to varat atrast sadaļā Edit, Preferences, General un lūk šeit, Zoom with Mouse Wheel. Šeit ir jābūt keksītim. Tad viss strādā, kā mums vajag. Šie bija visi 87 toolbar instrumenti. Pavisam īsts ieskats katrā no tiem. Paldies par uzmanību!